Kas ir enerģija? Enerģija mums ir visapkārt, un mūsu dzīve bez tās nav iespējama. Ir daudz dažādu veidu, kā enerģija var tikt iegūta, pārvērsta un izmantota. Pārtika, ko mēs lietojam, arī satur enerģiju. Arī apgaismojumam ir nepieciešama enerģija. Automobīļos arī tiek izmantota enerģija. Energoresursu veidus parasti iedala divās lielās grupās – atjaunojamie un neatjaunojamie energoresursi. Neatjaunojamie resursi ir ierobežoti un rada piesārņojumu. Pretstatā tiem atjaunojamie enerģijas avoti nekad neizsīkst. Tie ir saules gaisma, vējš, plūdmaiņa un lietus ūdens. Neatjaunojamie resursi – nafta, ogles un gāze – veidojas no sīku dzīvo būtņu, dzīvnieku un augu paliekām, kuri dzīvojuši pirms miljoniem gadu. Jūrās un okeānos bija vairāk dzīvnieku, tie gadsimtu gaitā pārtapa par naftu un dabasgāzi. Dabasgāze pazīstama jau vismaz 2500 gadu. Mūsdienās tiek izmantotas atradnes, kas atrodas 0,1 līdz 9,15 km dziļumā. Dabasgāze ir viena no galvenajām tautsaimniecībā izmantojamām deggāzēm. Sašķidrinātā dabasgāze ir enerģijas veids, kuru var izmantot tad, ja dabasgāzes transportēšanai lielos attālumos nav iespējams izveidot cauruļvadu sistēmas. Neatjaunojamais resurs, akmeņogles, ir veidojušās no kūdras, kurai nokļūstot zem citiem nogulumiežiem, no tās izdalījās ūdens un gāzes. Ogles ir izplatīts pasaules tirgū plaši pieejams, labi un elastīgi transportējams un uzkrājams resurss. Aprēķināts, ka ogles cilvēce izlieto 50 000 reižu ātrāk nekā norisinājies to veidošanās process. Mūsdienās akmeņogles izmanto galvenokārt par kurināmo siltuma un elektrības iegūšanai. Atomelektrostacija, jeb AS, ir termoelektrostacija, kurā siltumu iegūst dažādu smago elementu atomu kodolu dalīšanas ķēdes reakcijā. Pirmie kodolreaktori tika radīti, lai izstrādātu plutoniju kodolieročiem, un tikai vēlāk tika uzbūvēti pirmie kodolreaktoru projekti nemilitāriem mērķiem. Pašreiz pasaulē darbojas vairāk nekā 400 atomereaktoru enerģijas ražošanai. Atomelektrostacijas neizdala kaitīgas gāzes un nesekmē globālo sasilšanu, taču avārijas un nepareiza radioaktīvo stieņu glabāšana rada nopietnus draudus, jo bīstamā kodoldegvielas radioaktivitāte saglabājas vēl tūkstošiem gadu pēc tās izmantošanas reaktoros. Pirms 150 gadiem naftas un gāzes patēriņš pasaules bilancē sastādīja tikai nelielu daļu. Strauji izdoto resursu patēriņa pieaugums aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Fosilais kurināmais mūsdienās sastāda vairāk nekā 80% no izmantojamās enerģijas. Naftu galvenokārt izmanto transporta sektorā, bet ogles un gāzi kā kurināmo un elektroenerģijas ražošanai. Saules enerģija. Stundas laikā Zemes virsma saņem tik lielu enerģijas daudzumu, kas ir aptuveni vienāds ar to, ko visa cilvēce patērē gada laikā. Intensīvu saules enerģijas izmantošanu šobrīd ierobežo augstās izmaksas un tehnoloģiju nepietiekamā spēja absorbēt saules radiāciju. Ir zināmi šādi saules enerģijas izmantošanas paņēmieni – dienas gaisma, pasīvā un aktīvā saules enerģijas izmantošana, koncentrējošie kolektori un elektriskie saules paneļi. Saules kolektori ir ierīces, kas pārvērš saules enerģiju siltuma enerģijā. Saules kolektorus izmanto arī elektroenerģijas ražošanai saules elektrostacijās. Saules starojuma enerģijas tiešai pārvēršanai elektriskajā enerģijā tiek izmantoti saules paneļi, jeb baterijas. No saules starojuma tikai nepilni 2% pārvēršas vēja enerģijā, bet pats šis daudzums daudzkārt pārsniedz to enerģiju, kuru visi pasaules augi pārstrādā biomasā. Dabiskais enerģijas avots, vējš, spēj veikt mehānisku darbu, ko dažādā veidā var izmantot arī cilvēks. Vēja ātrums palielinās attālinoties no Zemes virsmas, tāpēc turbīnas jāuzstāda vismaz 120–150 metru augstumā. Vēja turbīna var sasniegt pat 165 metru augstumu, un tās spārnu atvērums var būt lielāks par 2 futbola laukumiem. Hidroelektrostacijās elektrības ražošanai izmanto ūdenskritumus vai dambjus. Krītošais ūdens griež turbīnas, kuras savukārt darbina ģeneratorus.
Hidroelektrostacijās iegūst aptuveni 7% no visā pasaulē ražotās enerģijas. Cilvēki ūdens pārvietošanās enerģiju izmanto jau vairāk nekā 2000 gadu. Pirmās ūdens dzirnavu liecības ir atrodamas Grieķijā, Romā un Ķīnā. Hidroelektrostaciju priekšrocība ir lielā to efektivitāte. Pašlaik tiek izmantoti tikai 20 līdz 25% no iespējamā mazo un lielo upju hidroenerģētiskā potenciāla. HES izveidošana parasti saistās ar upju ieleju apludināšanu, kā rezultātā tiek iznīcināti reti un unikāli biotopi, kā arī tiek traucēta zivju migrācija. Daudzās pasaules valstīs, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā, enerģijas ieguvēja tiek izmantota okeānu, jūru un to līču ūdens plūsma, kas rodas paisumā un bēgumā. Visiem viļņiem, gan ūdens, gan elektromagnētiskajiem, piemīt enerģija. Ja vilnis pret kaut ko atsitas, tas atdod daļu no savas enerģijas. Pasaulē ir izstrādātas vairākas tehnoloģijas, kā viļņu enerģiju var pārvērst elektrībā. Ģeotermālā enerģija tika izmantota jau tūkstošiem gadu siltuma ieguvēji. Ir divi galvenie ģeotermālās enerģijas iegūšanas veidi. Pirmais – ģeotermālie avoti, un otrais – zemes siltumsūkņi. Zemes dzīļu siltums tiek izvadīts līdz virszemei, kur ar tā palīdzību tiek darbinātas iekārtas, kas ražo elektrību. Ģeotermālās enerģijas ieguve ir videi draudzīga, jo nerada atkritumus. Ģeotermālā enerģija ir svarīgs enerģijas resurs vulkāniskās vietās, piemēram, Islandē un Jaunzēlandē. Galvenie biomasas veidi ir malka, mežstrādes blakus produkti, salmi, plantāciju augi, krūmi, koki, graudaugi, kas speciāli tiek audzēti biomasas enerģijas ieguvēji, kūtsmēsli. Nozīmīgākais no biodegvielas veidiem ir biodīzeļdegviela, kuru iegūst no augu eļļas, piemēram, sojas, rapšu eļļas, etanolu ražo no cukurbietēm vai graudaugiem. Savukārt biodīzeli ražo galvenokārt no rapša. Ņemot vērā pieaugušo enerģijas patēriņu un lēno pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamajiem energoresursiem, būtiska loma ir pieejamās enerģijas efektīvai izmantošanai jeb energoefektivitātei. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā mājokļos samazināt enerģijas patēriņu, ir veikt mājas ārējo konstrukciju siltināšanu. Daudzi siltumizolācijas materiāli tiek izgatavoti no neatjaunojamajiem resursiem, vai arī to ražošanas process ir ļoti energoietilpīgs. Mūsdienās ir izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj industriāli izgatavot siltumizolācijas materiālus no liniem, koka, kaņepēm, aitu vilnas, makulatūras un daudziem citiem atjaunojamajiem resursiem. Dabīgās izcelsmes siltumizolācijas materiālu siltumtehniskie rādītāji ir līdzvērtīgi vai pat labāki nekā minerālu vates vai sintētiskajiem siltumizolācijas materiāliem. Kokšķiedras siltumizolācijas materiālus izgatavo no koksnes, to speciāli apstrādājot. Daudzās pasaules valstīs veiksmīgi tiek kultivētas tehnoloģiskās kaņepes. Viens no produktiem, ko var iegūt no šīm kaņepēm, ir siltumizolācijas materiāls. Ir pieejami reflektīvie siltumizolācijas materiāli, kam ir augsta atstarošanas pakāpe. Iespējams izmantot arī vakuma siltumizolācijas materiālus. To struktūru veido mikroporu šūnveidīgs silīcijs, no kura izsūknēts gaiss. Šā brīža vakumizolācijas cena ir vairākas reizes augstāka par parastajiem siltumizolācijas materiāliem, un tas ir viens no šķēršļiem, kāpēc šī produkta izmantošana nav ļoti plaša. Domāsim arī turpmāk par vidi un atjaunojamās enerģijas ieguves un taupīšanas veidiem.